Karameles pagatavošana izrādās ir gaužām vienkārša. Sākumā jāizvāra sīrups. Katlā vāra cukuru, ūdeni un glikozes sīrupu. Masa vārās apmēram pusotru stundu. Kad saldais biezenis ir gatavs, to izlej uz paplātes, lai tas atdziest. Lai karamele nebūtu pārāk salda, tai pievienot citronskābi. Lai ledenes būtu interesantākas, tās nepieciešams iekrāsot. Balto krāsu iegūst mīcot izvārīto un atdzesēto masu tik ilgi, līdz tā kļūst balta. Zaļo krāsu iegūst no nātrēm un spinātiem, bet sarkano un dzelteno no burkāniem. No dabīgo izēvielu krāsām gan nesot iespējams iegūt zilu krāsu, tāpēc konfektes zilā krāsā nevarot būt dabīgas. Ar krāsainām ledenēm nevienu vairs nepārsteigsi, tāpēc tālāk seko lielākais joks. Krāsainos ķiņķēziņus, kas atrodas konfektes iekšpusē, jāizveido tāpat kā spēlējoties ar plastilīnu. Zīmējumu izveido, saliekot vēlamo ornamentu. Šoreiz tas būs ķirsis. Ķirša formas ķiņķēziņu ietin baltā pankūkā. Un nu jāpanāk, lai lielais cukura pikucis ar visu ķirsīti būtu mazās ledenes pašā vidū. Tāpēc pikucis staipa, lai izveidotos garas nūjiņas. Kad nūjiņas ir sacietējušas, tās skalda mazākās daļās, un šeit jau varat redzēt ledeni ar mazu ķirsi pa vidu. Mazais ķiņķēziņš pa vidu konfektei var būt gan cipars, gan dzīvnieks vai jebkas cits, ko vien sirds kāro. Tik jāliek lietā izdoma, kā šo zīmējumu atveidot vidū ledenei.